esmu piebraukusi pie klīnikas, kurā veikšu asins plazmas injekcijas galvas ādām, matu augšanai. Un esmu nedaudz satraukusies, jo es esmu dzirdējusi pārsvarā atsauksmes tādas, ka tas ir sāpīgs process. Un tad tikai viena no visām, ar ko es aprunājos meitenēm, tikai viena pateica, ka nē, tas nav nemaz tik traki. Nu, tad es varēšu pastāstīt savu pieredzi, kā tas man likās, jo man šķiet, ka man ir augsts sāpju slieksnis. Tad nu skatīsimies, vai tas tā tiešām joprojām ir. Un jā, kāpēc es izlēmu to darīt? Es jau sen gribēju, jo man no dabas šķiet, ka ir tādi plāniņi mati, un pēc pirmās grūtniecības tie izkrita diezgan pamatīgi un atjaunojās pēc daudziem gadiem. Un tad tagad pēc otrās grūtniecības ir vēl trakāk. Un tagad vēl kaut kādā pavasara un hormonu apvienojumā es esmu pavisam to sačakarējis. Tad nu tagad es esmu apņēmusies uzsākt pavisam nopietnu savu matu atkopšanas ceļu. Un tas sāksies tagad māja sākumā. Skatīsimies pēc cik ilga laika jūs redzēsiet mani ar kuplākiem, biezākiem, stingrākiem, veselīgākiem matiem. Bet tagad dodamies uz klīniku. Ja mati, kas ir šodien uz galvas, viņi tā kā ilgāk dzīvo? Jā, jo mani nedzīvo vispār. Jā, viņi tā kā būs dzīvot spējīgāki. Maziem atsāks aptvērāt, jā, būs kuplāks efekts. Un ātrāk augs. Jā. Darbosimies tad reizi mēnesī, kad 3-4 reizes. Tad reizi pāris kodas mēnešos, tāda uzturošā. Jā. Neviens vēl nav nožēlojis, visi nāk atkal, īpaši vīrieši, kas ir patstāvījuši. Es pat redzu, vīrieši vieglāk redzēt. Jā. Viņi atnāk un tiešām redz, ka viņi ir biezāki, viņi paši tur laimīgi. Wow! Es nezināju. Jā, šis ir interesanti. Bet viens jautājums, kamēr es neesmu aizmirsusi, ja taisam plazmu, pēc tam tās ampulas vai kaut ko tādu lietot? Jā, ko matiem, tur dažādas ampulas vai tur kaut kādi losjoni un tas. Visu var. Jā. Šodien it kā viņi rekomendē varbūt nemazgāt to galvu, jo virs tām dūrumu vietām nedaudz paliek vēl plazmas pilieni un viņi tā kā ekstra tas darbojās. Bet ja kaut kur jāiet, var viņi mazgāt un viņi tāpat iedīs efektu. Jā. Visu var mazgāt matus, ampulas maskas. Jā, es domāju, varbūt, ja tur ir tie dūrieni, varbūt kaut ko nedrīkst. Nē, vakram savalkās. Tā ir adatiņas, pēc adatiņas, tā kā priekšstāvā. Viss. Jā. Jautājumu nav. Ok. D vitamīns ūdens. Es šodien speciāli kaut kā vairāk padzēru, nezinot. Jā, bet periods jādzer. Bet nākamajā reizē būs jāpalielina, jo tā plazma kā akumulējas un es nevaru izspiest vairāk, cik tev ir. Jā. Būs tik 16, bet nākamais būtu vēl materiāls jādzer ūdens. Skaidrs, ūdens. Ūdens un D. Jā, ja sākumā gribēsiet biežāk čurāt, tas ir normāli organisms no pieredz, ja? Bet, kad sāks būt regulāri, tad jūs saprast, ok, man ir vairāk ūdens, tas jūs sāk izmantot. Sādi būs daudz foršāk, hidratētāk un būs vairāk plazma. Skaidrs, sapratu. Vēl vienais, kas ieteikšu viens vitamīns, varbūt jau zini kāda fluvina. Tie vajag novērt kāds ieteikšu. Labi. Sāksim ar to, kad es noņemšu asinis. Kādīs 5 minūtes centrifugēsies. Un tas viss tāpatās notiek? Jā, tāpatās uzreiz. Pēc tam mēs sāksim darboties. Process nav ļoti ilgs. Man jāstrādā diezgan ātri, jo plazma recējas pirms temperatūrā. Jā. Tāpēc būs mazliet jāapciešās pāris minūtītes. Viss iztur. Nāk atkal. Ja jau nāk atkal, tad nav tik traki. Jā. Kāds jau ir daudz ko nosaka. Jā, tas gan. Un ko tur ir? Tur tā kā sakrita vai kāda? Nē, viņš necentrifugējas šūnu masu, viņš šķidrās masas, jo plazma ir šķidrās daļa. Un tas notiek šajā aparātā 5 minūtes, mēs zinām režīmu, 5 minūtes gadu, un sāksim darboties.
Kā izvēles, kur tieši durt? Es eju pa matu līniju, pa celiņiem, bet es arī parasti paprastu tev arī paprasīšu, kur tā pašai visvairāk gribētos, lai sašpricētu. Tā es skatos, kur tā matu līnija, matu līnijas ir šķidrākas vai slinkākas, tad es parasti sāku ar tām, un ja paliek pāri plazmu, tad es izēju pa visu pārējo galvu, cik man pietiek. Ja var es saku, ka ir līdz ar šķidrumus, tā būtu materiāls. Ok, sapratu. Mēģināšu riktīgi piedomāt pie tā. Jā. Man ar to riktīgi grūti iet un katru reizi sev kaut kā mēģinu piesolīt. Tā ir apdezinficēta. Tā, kur pašai tev prasītos? Jūs tev priekšprasīt tieši, tad ar to sāksim. Tad, ja pietiks plazma, iesim tālāk. Galvas daļa, ja? Es diezgan bail, ka sāpēs. Vēl 94 sekundes atfilmējos, tā kā vēl var atpusties. Plazma ir šķidrā gaišā daļa, šī te dzeltenīgā. Tā ir plazma. Un tas ir viss, kas mums ir, tas ir šobrīd, varētu gribēt vairāk. Būs tā, ka pēc kādām minūtēm viņi vēl nedaudz sastāsies. Šūna masa vēl vairāk sazemēsies un paliks mazliet vairāk šķidruma. Būs drusciņu vēl, bet, jādzer, var gribēt vairāk, jā. Bet ņemsim adatu šo daļu, špricē un tad špricēsim galvas ādā. Iegriesim galviņu. Vai tev piedāvāt antistresa sirsniņā? Katram gadījumu. Labi, sākšu, ja? Šitā būs, ja? Tagad es nejūtu. Tie jau vairāk dūriem? Kā kurā vietiņā būs, bet kaut kas līdzīgs šai sajūtējās. Bet Dievs, cik labi, ka es gaidēju kaut ko vēl tākāku. Lāzers bērnām, šitiem te sāpē vai? Cilvēkiem Jā, es tiešām tā kā biju sabiedēta. Šur arī Vārdas rajonā taisīt. Man vajadzētu. Tas ir tā, ja kādam draugam, kas ir puisis, arī Vārdu. Visur, kur matiņas vajag. Ādē vispār mīl plazmu. Ādas ādu uzreiz arī ļoti tādu atbildes reakciju. Šeit augšā gandrīz tā kā vispār neiet. Šeit vairāk sāpē bišķīt. Ir ok, turpinās. Ja vajag pauzīt saka, bet es turpināšu darboties. Nē, turpin. Izturam un mirs. Šādā brīdī nomaņīšu adatiem, tad varēsim atbraukt tālu. Nomaņīšu adatiem. Kaut ko jūti, kā tāds pilīts galvā, tās nav baigās asins pils, tāda plazma, ja? Viņi nedaudz tā kā nopilna adatas, kad es izvalku. Jā. Nerodz ilūzija, ka viss tur asinīs, ja? Tā, tūlīt tā iešu lejā līdz austiņai, atkal būs varbūt nepatiešām. Jā, šeit ir. Es arī nomainīšu tūlīt adati. Jā, šeit. Šeit var sirsniņu bišķīt paņemt. Bet, kad sejas ādā šo pašu dara, tad paliek arī tādi tā kā burbulīši vai, tā kā pēc Nē, nepaliek, ja viņi dur dziļāk darmā, tas ir dziļāks ādas slānis, un līdz ar to, varbūt šur tur redzēs, bet viņi uzreiz, principā, tajā pašā dienā uzsūcēs, ka nav tā, ka nav krupīts. Āda ir apsārtusi, bet procedūras nedaudz skarsta sajūtās, bet tas dienas laikā arī noiet. Pāris stundu jautājums. Jā, tur šeit pat patīkam. Es nezinu, ko tas var būt. Terapija. Jā. Masāža. Jā, grausi, jā, tā kā sāp. Bet šeit.
Un procedūras cena neatkarīgi no tā, cik ir dūrieni, cik ir plazmas vai kaut kā. Jā? Jā, bet bieži vien pietiek ar tiem pašiem 2 arī. Jā. Citreiz cilvēki kombinē tā kā seju un kaku, vai matus un kaku, vai matus un seju, kas ritīgi grib var kombinēt. Mums tā druskus mitu matu seju, viņa pažūs būs labāk. Mēs griežam galviņu, vai es pāriešu pāri ar spirtiņu. Kā ar sportošanu, saunas vai kaut kas tam līdzīgs? Var visu darīt. Nu, protams, saunā varbūt šodien nesēdu, jo vienkārši būs mazliet nepatīkama sajūta. Jo daudz mums dūrieniņu blīvā reģionā, bet no tāda praktiskā viedokļa nekas arī nenotiek, vienkārši nebūs komforta. Bet rīt droši var iet sportot var īkst, jā. Nav nekāda tāda specifisko ierobežojumu. Ja dzers alkoholu, tad būs arī mazliet lielāka tūska galvas reģionā. Nu, tā kā tajos matos būs varbūt diskomforts lielāks tieši šodien rīt, bet arī nekas šausmīgs nenotiek. Šodien varbūt tā mierīgāk, bet sportot var. Un galvenais vēl, ka šobrīd aktuāli tas, ka zīdīšanas periodā drīkst. Drīkst. Tieši tā. Nu tā, celšu augšu, tad gadu. Īstenībā nenāc tā. Cerams, ka es pēc gada šeit celšos tādu un daudz skaistu matu. Procedūra ir galā, kā jūs redzat. Man matiņš ir ļoti smalks, īpaši pēc balināšanas. Instagramā var redzēt bildēs, ka man bija ļoti pat forši mati, savējie, savas krāsas mati dabīgās. Un es pēc tam kaut kas nogāja greizi, un es tos izbalināju, un viss palika ļoti slikti. Bet, kā jūs dzirdējāt, tad speciālists teica, ka šis darbojas. Un pirmās sajūtas nebija tik traki. Tāpēc, laikam, ir labi sevi sabiedēt, domāt, ka būs rīktīgi traki. Un beigās ir tīri ok. Tā kā tiešām kursu es iziešu 100%. Un skatīsimies, ko tas dos maniem matiem. Paldies, ka skaties. Un tiekamies jau pēc mēneša tepatās Adentā.